Tā, nu jautājums, vai bērns var kristīt un vai vajag, un apmēram tāds tas jautājums. Lieta sekojoša, ka reliģija ir uzskatu sistēma, un šobrīd uz zemes dzimst ļoti daudz bērni, kuri iepriekšējās dzīves beigās ir aizgājuši no jebkuras ticības. Pilnīga aiziešana no ticības notiek nevis šeit zemes plānā, bet garīgajā plānā, un tur cilvēks atvadās, un viņš atvadās uz visiem laikiem, un nekad pēc tam nākušās zemes zīmēs viņš nevienā reliģijā vairs nepiedalīsies. Kāpēc viņš aiziet? Nu, tas ir cits jautājums, ja? Bet fakts ir tāds, ka tas cilvēks nākot uz zemes jau ir izvēlies, ka viņš dzīvos pilnīgi citu dzīvi. Nu, kā līkums, tie cilvēki, kas aiziet no kristīgās ticības, viņiem tās kristīgās ticības normas, jo viņas ir moralizējošas, jeb apmācošas. Ja tu esi jau šos baušļus, tev jau ir ieprogrammēts šūnu līmenī, tu nekad viņus nepārkāps. Ja arī pārkāps, tad tev būs iekšēji ārkārtīgi smagi. Tas nozīmē, ka tev 10 reizes skaitīt. Tev nebūs nokaut, tev nebūs nokaut, tev nebūs nokaut. Tev tas nav vajadzīgs, tev tas ir kaitinoši. Kā var pārliecināties, vai bērnu vajag kristīt vai ne? Diezgan vienkārši. Tiklīdz to ar to bērnu sāc runāties, ka jāiet uz baznīcu kristīt, ja tas bērns tur tāda interese un tā, nu tad varbūt tas, ka viņam tas patiksies, ja? Bet ja viņš tur pretojās un paliek nervos, ja? Tad skaidrs, ka tas viņam, nav vajadzīgs. Ja? Un arī es esmu vērojis dažas kristīgās ceremonijas, pilnīgi redz, ka tas bērns jau pretojās jau mašīnā. Jau mašīnā viņš pretojās cik vien var, bet, spēks ir pieauguši rokās. Ja? Un faktiski te var reliģija, godīgi sakot, nezaliet izdarās. Ja? Vajadzētu jau kristīt to bērnu tādā normālā vecumā, apzinātā, ja? Teiksim, kādā 16, 17. gada vecumā, ja? Nevis tad, kad viņš ir galīgi bezspēcīgs. Ja? Tas ir galīgi nepareizi, ja? Jo tā ir rīcība pret brīvo gribu, pret cilvēka izvēli, jo viņš atnāca uz zemi, viņš pilda savu misiju, pēkšņi viņam pasaka, ne, tu būs kristīts. Ja? Viņš varbūt grib būt pavisam kaut kas cits. Ja? Nu, tā ir diezgan augsts līmeņa patiesība, ko es jums stāstu. Ja? Bet nav obligāti tas visiem jāpilda, vai ne? Ja jūs esat vecāks un pārliecināts, ka jums to savu bērnu vajag kristīt, kristiet, bet vērojiet, ko tas bērns saka. Ja tas bērns pretojas, tad nevajag pret viņu gribu iet. Ja? Tas ir viss. Tā, un vēl tāds interesants ir, teiksim, pētījums kā tu par to domā, kad, principā, pie kristīšanas, tiek bloķētas enerģētiskās čakras, kuras saistās ar kosmosu. To pētīja Krievu pētnieki, tas ir Ļevašovs, tas ir Ragoškins, tāda informācija ir. Redziet, ka mēs visi esam nākuši no kosmosa. Ja? Mēs nākam no garu pasaules, ko var ar saukt par kosmosa informatīvo lauku. Ja. Ir dažādi, ir būtnes, kas nāk tikai no zemes informatīvā lauka, bet ļoti daudz nāk tiešām no kosmosa informatīvā lauka, no citām pasaulēm, sauksim tā, ja, zvaigžņu cilvēki, ja, vai dievu cilvēki. Ja. Skaidrs, ka viņiem tā saite ar šo pasauli saglabājās, ja, jo tur palika viņiem 2 vai 3 draugi, sauciet viņus kaut vai par sargeņģeļiem, bet viņi tur palika, ja. Tad, kad jūs nokristat un pilnīgi piesaistāja baznīcas visai ritualitātei un tā tālāk, tu tiec piesaistīt pie to sistēmas, kurā tu neesi. Ja, bet tavs gars nav tajā sistēmā. Faktiski, var to saukt par bloķējumu, var saukt to par bloķējumu, bet tas ir tas pats, ka tevs ir, tu zini vienu, bet tev māca kaut ko citu. Ja, apmēram tādi tā pretruna. Teiksim, tu zini gēnu līmenī, ka ir kaut kas savādāk, ir tā lielā plašā pasaule, ja, ir gara pasaule. Ar tev māc, ir kaut kāds dievs viens, ja. Kaut gan arī tajā kosmosa sistēmā var atrast vienu centri, ja. Roberta Monroe pētījumi, ja, gara pasaulē skaidri parāda, bet viņa arī, Roberts Monroe, kas pētīja gara pasauli, vienkārši dodotos tur regulāri astrālos ceļojumos, viņš jau pierādīja, ka tā kristieši, tā plūsmi, garu plūsmi ir ārkārtīgi niecīga. Salīdzinot ar kopējo. Un viņi izsīkst, arvien izsīkst. Ja? Tā kā tā ir vienkārši, mēs esam to izdzīvojuši, teiksim tā. Zinām, attīstības līmenī tas bija vajadzīgs.
Ja? Nu, tagad, ja mēs esam atnākuši uz zemes dzīvu ar visu to, kā saka, morāls prasībām, un viss, vai ne, tie 10 baukšļi, godīgi sakot, nekas vairāk jau tur nav. Tās pasacīņas, vai ne, un tā tālāk tās, ja mēs varam sacerēt, izlasīt, ja kuras tautas pasakās daudz vairāk, daudz skaistāks. Latviešu tautas dziesmās un pasakās ir daudz vairāk, teiksim, daudz vairāk, padomi un to mēs visur varam atrast, ja. Bet nelaimē jau tā, ka kristīgā baznīca vēl ar dogmām, ne, uzspiež, ja. Baznīcas paši par sevi, nu vēl viena lieta, ja. Sākotnēji jau taču bija mācība, ka baznīcas jaunās, nu, konkrēti uz Angliju, jābūvē seno tautu svētvietās. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir patiesie centri, kur tu var saistīties ar kosmosu. Šeit Latvijā taisn tās svētvietas mācītāji pavēlēja jaukt nost, ja, un būvē baznīcas kaut kur citur. Tas nozīmē, ka to ļoti reta baznīca ir šis elements saistība, vertikālais komponents, saistība ar kosmosu, saistība ar garu pasauli. Ļoti reta baznīcā, ja? Protams, ir baznīcas, kurā tā komponents strādā, ja viņi ir uzbūvēti pareizā vietā, ja? Senajās svētvietās. Nu, piemēram, Aglona, ja? Blakus Aglonas, nu, kā saka, baznīcai ir svētvieta, kur viņa tās saucās sievišķīgās Māras svētvietas. Viņas ir ar diviem, it kā astotnieku veidā, tā enerģētiskais centrs, bet viņš nav iekšā tajā bazilikā, viņš ir ārpusē. Tur parasti televīzijas stāv un tā tālāk stācijas, ja, kas raida uz filmē. Tas nozīmē to, ka pareizi ir novērojams, ka šeit ir vieta, kur var saistīties ar dievišķīgām, no augsta līmeņa garīgām būtnēm, bet viņa ir ārpus. Tajā iekšienē bazilikā nekāda svētuma nav. Lūk tā tas ir.